Parādīšu, kā viegli izveidot vienredzi dekoru no cukura mastikas bez īpašām speciālām formiņām. Ņemu dzelteno mastiku, var ņemt arī baltu, tam nav būtiska nozīme, jo šī daļa tiks iekrāsota ar pārtikas zeltu. Izveltnēju tādus kā konusiņus ar spicu galiņu, un pašus galiņus nedaudz saslapinu ar ūdeni. Tālāk sastiprinu kopā augšdaļā un tālāk vienkārši veidoju bizi, tā lai vizuāli man apmierina. Šī man sanāca no otras reizes, tā kā, ja nesanāk, tad vienkārši atkal izveltne mastiku un sāc no jauna. Galu es nogriežu pēc nepieciešamības, cik attiecīgi garu ragu man vajag, un iekšā ielieku bambusu kociņu pa vidu, lai varētu iesprāgst kūkā. Figūriņu iespraužu putoplastā un atstāju uz kādu laiku, lai sakalst. Ķeros klāt austiņu izgatavošanai, veidošanai un izveltnēju dzelteno mastiku, aptuveni 1-2 mm biezu, un arī balto mastiku. Un, kā jau teicu, nav būtiski vai dzeltena obligāti, varbūt arī balta. Vienkārši manā gadījumā man bija lieka dzeltenā mastika. Izgriežu ar lielāku diametru aplīšus baltos un ar mazliet mazāku diametru aplīšus dzeltenā tonī, jo tā būs austiņa iekšpuse. Tālāk ar rotiņu saslapinu ar ūdeni virsmu un salīmēju kopā, lai varētu izveidot austiņas. Augšējo daļu nedaudz spicāku uztaisu un apakšējo daļu nogriežu ar šķēram vai nazīti, lai izveidot austiņu. Tālāk salīmēju arī apakšdaļu kopā un piestiprinu zobu kociņu, lai varētu ievietot dekoru kūkā. Lūk, viena austiņa gatava, un visu to pašu darīšu arī ar otru. Mastikas figūriņas pastāvēja kādu stundu, sakalta, un tagad es varu tās apsmērēt ar pārtikas zeltu, savienoju pārtikas sauso zeltu kopā ar šņabi, un lai nav tā kā pārāk slapš, lai diezgan bieza konsistence būtu. Un tāda apsmērē rotiņu gan radziņu, gan austiņu iekšpusīti ar zeltu un ļauju apžūt. Lūk, šāda vienredzi dekori ir sanākuši, lai tev arī izdodās, un ceru, ka šī apmācība tev bija noderīga. Ja arī vēlies apgūt kādu kūkas pagatavošanas recepti, meklē to manā mājaslapā www.airiscakes.lv sadaļā e-skola.
Un, protams, piesako manam YouTube kanālam, ja vēl neesi to izdarījis.